kur minimālās algas paaugstināšana nepadara nevienu bagātāku. Minimālās algas paaugstināšana ir populārs lozungs, kur cilvēki izsaka ar domu, ka tās paaugstināšana palielinās pārcību konkrētā teritorijā. Izpētot minimālās algas ietekmi, ir skaidrs, ka ceļot minimālu algu pozitīvi sabiedrības pārcību nav iespējams uzlabot. Pirmkārt, jau, kad politiķi izlemj celt minimālu algu, tiek konsultējuši ar ekonomistiem un industriju pārstāvjiem, lai neizvietot bezdarbu. Tāda minimāla alga vienmēr būs salīdzinoši zemāka nekā mediānā attiecīgā teritorijā. Protams, tas var mainīties atkarībā no pilsētas, bet kāpēc tad zem atalgojuma darba vienmēr seko līdz minimālajai algai? Te iemesli var būt dažādi, bet galvenokārt tas norāda, ka minimālās algas ieviešana noved pie tā, ka tirgus nav brīvs, ja resursiem ir aizliegts tikt izglītiem attiecīgi cilvēku vēlmēm. Ja darba devējs gan darbņēmējs vēlas noslēgt līgumu, kas būtu zem minimālās algas, tie nav to spējīgi darīt. Tā kā valsts sev pataisīs par galveno, kur šajā teritorijā ir spējīgi izšķirt strīdus, uzturēt līgumu. Bet vai tas nav labi darbņēmējiem? Attiecīgajā sistēmā, kur ir tikai šāda veida darba līguma paceļot minimālo, iespējams, ka darbinieki, kuri jau atalgot ar minimālo, pelnīs vairāk. Ja viņus neizlaiž, kā arī to darba apjoms var pieaugt un apstākļi pasliktināties. Bet salīdzinājumā ar to, ka vispār nav šādas minimālas algas sistēmas, un valsts vai kā cita iestāde ir spējīga regulēt līgumus starp darba devēju un darba ņēmēju attiecīgi privāta tirgus izveidotajai summai. Darba, kur esošajā sistēmā tiek atgulta ar minimālo, manuprāt, izskatītos drastiski savādāk. Šīs drastiskās izmaiņas bija iespējams novērot, piemēram, ēdienu piegādes aplikāciju ieviešanā, kur lielā mērā aizvietoja tradicionālo piegādi, bet arī valsts iejaukšanās ēdienu piegādes nozare arī notiek attiecīgi tā, kā tā notiek brīvajā tirgu. Tamdēļ, ka darba ņēmējiem ir jānodarbojas kā pašnodarbiem un netiek ļauts noslēgt darba līgumu. Neviens nav spējīgs zināt, kā izskatās šis optimālais aranžējums, bet tas ir likumsakarīgi, ka tirgus process atrast izdevīgāko aranžējumu. Attiecīgajā situācijā. Faktiski ir maz cilvēku, kuriem visvērtīgākais veids, kā pavadīt laiku, ir ilgstoši atrasties zemāk maksātos darbos. Jo, ja tā nav kāda pozīcija, kur darbinieks iegūst būtisku pieredzi, tas nes lielu ilgtermiņu pienesumu ne individam, ne sabiedrībai. Fundamentāli darba spēka tirgus nešķiras no citiem tirgiem. Ja spējas izprast, kāpēc ieviest minimālo cenu, teiksim, par benzīnu 5 eiro ir slikta ideja, tas pats princips attiecas uz darba tirgu. Tas, kas tiešām pienes lielāku pienesumu visai sabiedrībai, nepliekamā minimuma celšana, kas palīdzētu visiem, tā ka viņi patērētu vairāk no savas nopelnītās algas, jo kapitāla uzkrājums ir galvenais, kas veido izaugsmu.